skats mums ir pa logu. Kalni mākoņos, pamazām sāk atklāties. Te mums tapinam brokastis. Žanra klasika, oliņas šķiņķīts, šampiņoni, tomāteņš un te vecā šampiņoni. Bet šeit ar olbaltumvielām. Pabrokastojuši esam, varam tālāk doties ceļā. Apartamentiņi visi baigi forši, ja neskaitot to, ka papildus gultām nebija veļi nomainīt, tad bija kaut kāda melna krika un pāris skropstas. Bet jau to mēs tur atrasinājām. Bija arī veļas mašīna un žāvētājs. Līdz ar to mēs joprojām esam tajās drēbēs, kurās bijām vakar, bet viņas ir tīras un svaigas. Kur mega dīvaina egla, ja tā ir egla. Kur neatceros vakar teica vai neteica, šeit ir reģions saucās Galīcija, un te viņam tradicionāli šitādas būdiņas, citām krusta virsū ir, kuras izmantoja graudu glabāšanai. Kur arī šorīt pirmais Camino martējums. Cik mēs kilometri dzīvo? Tāks jau mazliet pakustējāmies ārā no Redondeles. Ejam visu laiku kalnā. Bez treniņas prākstam jau visi nost. Riktīgas gaisa mitrums, ir tāds vēsums, bet kāpt vienalga nav baigi viegli. Tā kā šis ceļš laikam galvenajam ceļam pievienojās, redzam ļoti daudz svecerniekus. Dažādu tautību un rasu, sākot no maziem ķīniešu bērniem līdz pat veciem eiropiešu pensionāriem. Tā reiz ir kārtējā ceļa atzīme 83 km vēl līdz Santiago de Compostela. Šodien viss tik labi sākās, laikapstākļu ziņā lejā, tad pilsētā bija pat saulīte, pakāpjamies augstāk un baigi stipras lietas sākās. Atkal jāvelk ārā savi Decathlon mētelīši un jāturpina ceļš. Ejam iekšā mākonī. Es jau domāju, ka jūs jau rāpojat. Pagaidām jūtos kā galīgs nīpulis. Visi iet man garā. Pat ķīniešu pensionārs. Tādā ritmā paskrēja garām, ka man likās, ka nezinu, kā viņš ir veidots. Vai viņš vispār ir cilvēks. Jā, man būtu tāda veselība, lai es kaut kādos 70 gados varētu skriet augšā 15% kāpumā un pat nealsojot. Ir pie kā strādāt. Tāds skatu spotiņš. Lejā caur mākoņiem var redzēt līci. Esam vienā augstumā ar mākoņiem, tie ir kaimiņu mākoņi, tie ir mūsējie. Un tur ir saulīte. Eikaliptu mežs mākoņos, no tāda super tropiska sajūta. Un tāds gaiss. Uz veselību!
Nezinu, vai kadrā labi var saskatīt, tur tālumā tas piekaramais tilts. Un tur mēs vakar bijām, šeit nācām tur pa kalniem. Un te var redzēt augšā, no kurienes mēs atnācām, un skaidrs, kāpēc tur ir lietus. Tas te viņiem bija senas publisks veļas mazgātuvs. Spriežot pēc tā, cik dzerš ūdens, tas sen neviens neko nemazgā. Re, kur priekšā soliņš ir. Septiņdesmit 8,9 kilometri. Otrs Kozimodo nāk. Man arī. Tagad es teicu, lietas tā ar poki. Nu, man ir tā kā cauri, man ir bezceļot šatni. Born to be wild. Labs moto. Apali izbeigušies. Mazā pusdienu pauzīte noslēgusies. Nē, man viņa tikai tagad sākās. Tadā! Jā. Spēka batoniņa. Pievienot tos parastos, kad rītu uzpilstēji. Rīsa batoniņš. Un tagad ir enerģija turpināt. Esam šodienas pusceļā. Bet mēs kaut kā, man liekas, 3/4 no visa ceļa, ko mēs ejam pret kalnu. Viegli nav. Tā meža vidū foodtrucks. Iespēja dabūt zīmodziņus. Paņēmām padzerties, kafijas, limonādes. Iestiprinājāmies un varam doties tālāk. Cīruļi var pakārt. Tur tālāk govis. Kur pat uz ceļa ir ceļa zīme. Santiago Camino, lai šoferīši ir uzmanīgi. Vai nenorulē kādu svētceļotāju. Vēl 7 kilometri kaut kur aptuveni. Līdz naktsmītnei. Šodien ir mega kalnaini, augšā lejā. Vakardien viss bija tā kā uzkāpām vienā augstumā un gājām. Priekšā veikaliņš. Aiziet jānopērk vēl padzerties.
Mums Latvijā cilvēki ir iedomājušies, ka var kapus vecītes tirgot vendingu mašīnās. Tad te Spānijā mēs varam redzēt, ka dažāda veida seksa mantis. Es nezinu, vai var redzēt mazbūgu. Tas ir apiekieti. Šis ir mūsu iecienītākais pārtikas veikals esot šeit. Viss, ko vajag, var dabūt. Cenas nedaudz plētāks kā pie mums. Esam jau Ponte Vedras centrā. Ejam pa Gāja ieliņu, dodamies Vecpilsētas virzienā, kur mums ir apartamenti. Noparkosimies, iesim dušā. Izmocīsim kaulus, tad aiziesim līdz kaut kur pārēst līdz veikalam vai nopirkt ēdamo, vai aiziesim uz kaut kur pasēdēt. Pagaidām, ņemot vērā to kalnainu vidi, visi baigi saguruši. Kur neliels apartamentu apskats, ejot iekšā pa trepītēm. Te ir gulta pie numur 1. Te ir ēdamgalds eleganti uzservēts. Divaniņš. Skats uz Vecpilsētas ielām. Dzīvība notiek. Teikt, iesim klejot tūlīt apkārt, kā iekārtosimies. Te ir mikrovirtuvīte. Ir duša labierīcības. Padārgi apartamenti, bet 100% ir tā vērts. Pašā Vecpilsētas sirdī galvenajā laukumā. Un apartamenti diezgan plaši. Tā kā cepumiņi, kafīņi ir. Tūlīt. Mazliet atpūšamies un tad dodamies dzīvei. Labdien, čaši.